Jums ir Ziemassvētku noskaņojums? Man nav. Mēs atnācam uz Vecrīgu, uz Doma laukumu, meklēt Ziemassvētku noskaņojumu un paskatīties, kas šogad šeit ir piedāvājumā. Nu, sāksim ar to, ka jau sagaida skaisti vārti ar lielu banti. Es jau gribu arī vispār uz eglas tik lielu banti. Ierakstu komentārā, kur tāds var iegādāties. Dažādi aksesori, koka izstrādājumi, dēlīši. Arī standartiņā ir adījumi. Opā! Ķiršu karstvīns. Te izskatās, ka tikai var nākt pirkt visādus dekorus mājām un dzert vīnus, ja? Meitenes, šeit ir ļoti daudz lokāciju, kur var nobildēties. Skaties! Sanāk pašā Doma laukumā ļoti daudz mazu mājiņu, katra ir izrotāta īpaši. Šeit ir Rīgas nacionālais dzēriens, Latvijas Rīgas melnais balzāms. Nezinu, kā jūs, bet es jau sāku sajust Ziemassvētku sajūtu, bet mēs dodamies pie paša galvenā. Kā jūs domājat, kas man spīd sejā? Nu, protams, pats svarīgākais ziemas dekors ir Ziemassvētku eglīte, un šogad viņa arī ir dzīvā. Liela dzīva eglīte ar daudz cimdiņiem un apgaismojumiem. Un bērniem tā arī būs, ko darīt. Viņa atrakcija un rotaļu istaba ar lapsiņām. Vecāki zinās, par kurām lapsiņām es runāju. Un dodamies tālāk. Ko te var apēst? Nu ko, dzērienu paņēmām un laiks nogaršot. Kamēr es gāju, nosal vajag iesildīties. Te ir ēdiens, paskatieties, kostīmos, kādos stilīgos. Wow! Es gribu kartupelīšus ar gaļiņu un salātiņiem un ceļāničkā. Paskatieties, cik mīlīgi ir izrotāts un ērti arī, kā apkārt krāsnes Rīgas centrā ir ugunskurs ar ēdienu. Maziņo vienkārši kartupeļu un viss tas jums ir, jā, uz iesmenīša. Karšosim šašliku. Griežas viegli. Ļoti labā marinādē. Vista ir nereāli mīksta. Un paskatieties, cik liels iesmenītis. Par šo visu samaksāju 11 eiro. Nogaršosim arī kartupeļu pankūku. Kartupeļu pankūka gan liekas kā no saldētavas ir fine. Tas viss dod savu vaibiņu. Nu ko, nedaudz Ziemassvētku noskaņojas noķēru, bet es gribu šeit atgriezties, kad būs sniegs. Ierakstiet komentāros, vai šeit esat bijuši, ko šeit garšīgo esat apēduši un izdzēruši. Tiekamies šeit vēlreiz.